Veselības centra apvienība. Vērtībās balstīts bariatrijas pakalpojumu modelis ir mūsu šīs sesijas noslēdzošais pilotu projekts. Viens, divi, trīs. Labdien, visi klātesošie kolēģi, vērtētāji un sabiedrība. Šodien mēs prezentēsim savu pilotprojektu vērtību balstīts bariatrijas modelis. Prezentēs vispārējais ķirurgs, kas specializējas bariatrijā Maksims Mokāns un vispārējais ķirurgs, kas specializējas bariatrijā dr. Igors Troickis. Tad aktualitāte, par ko tad iet runa? Vēl pirms 27 gadiem Pasaules veselības organizācija ir noteikusi aptaukošanas kā hronisku un recidivējušu slimību, ko diagnosticēja ķermeņa indeks ir virs 30. Un šobrīd jau pasaules ir vairāk nekā miljardi cilvēku, trešdaļā ir pusauģi. Ņemot vērā Latvijas statistiku, tas ir 60% cilvēku ar lieko svaru un ar aptaukošanos. Un tas nes sevi individuālus riskus, kā samazināt dzīves ilgums, kas saistās arī ar blakus problēmām, saistītām slimībām, kā metabolam, piemēram, cukurdiabetu, sirds 98,000 cilvēku uz 22. gadu, kur tikai 1 no 10 ir ar normālu svaru, un lielākoties ir ar aptaukošanos. Ir arī mehāniskas saslimšanas, kā miega apnoja, mugurkaula locītavu problēmas, mentālas, kā depresija un trauksme. Tas viss samazina dzīves kvalitāti un dzīves ilgumu. Tas viss kopumā nes arī valsts un ekonomiskus riskus, kā palielināts stacionētu pacientu skaits, kā palielināts kompensējuma medikamentu skaits, un, piemēram, pēc mūsu SPKC datiem, kas bija izrakstītu kompensējuma medikamentu skaits uz 17. gadu, ja ņem vērā tikai insulīnu, tas vidēji iznāk kaut kur 14 miljoni gadā kompensējumu ar insulīnu. Līdz ar to palielinās arī personas skaits ar funkcionāliem traucējumiem, pasauli palielinās arī veselības aprūpes sloks un līdz ar to samazinās ekonomiski aktīvu cilvēku skaits. Kā arī principā cilvēku skaits, kā mēs zinām, Latvijā viens no augstākajiem zemākiem dzīvības ilgumiem un augstākiem miršanas no kardiovaskulārām problēmām, kas ir vairāk lielākoties cilvēkiem ar augstu ķermeņa indeksu. Ārstēšanas pamatā vienmēr jābūt dzīves stila izmaiņām, bet, diemžēl, ņemot vērā, ka pacienti ir smagu aptaukošanas un saistītām slimībām, tad tikai daļa pacienta zaudē klīniski efektīvu svaru, un lielākā daļa to nenotur vismaz 6 mēnešus. Ir arī medikamenti, kur šobrīd arī daudz un plaukst, un tas ir labi, bet tomēr tie strādā, kamēr medikamenti tiek lietoti. Un ir ķirurģija, kas ietver principā visus iepriekš minētos speciālistus, kur mēs zinām arī no pasaules statistikas, ka visi pietiekoši zaudē klīniski efektīvu svaru, un lielākā daļa notur svaru 5 gadus, 10 un 20 pēc pēdējiem pētījumiem. Tātad, kāds būtu mūsu inovācijas idejas mērķis? Ir vērtība balstīta veselības aprūpe, kur mēs skatāmies, kāds mērķis ir sasniegts ar pacienta veselību un kādi tam tika izdevumi bijuši. Mūsu mērķis ir pēc bariatrijas 6 mēnešu laikā pacients zaudē 25% no liekas svara, un tajā brīdī tiek izvērtēts no NVD. Ja mērķis ir sasniegts, tad pakalpojums sniedzējs saņem apmaksu, bet principā pacientam jāzaudē 50% savu liekas svara gada laikā, un arī tiek mērīti pacientu veselības stāvoklis, vai pacienti joprojām lieto medikamentu savu problēmu dēļ, vai medikamenti tika samazināti, vai ir uzlabojušas asins analīzes saistītas ar viņu blakus problēmām. Izdevumi būs pacientu izmeklēšana, multidisciplināras komandas iesaisti, kas ar to visu strādā, pati operācija, pacientu izglītošana un novērošana, kā arī pēc operācijas vizītes, kas ir ļoti svarīgi pēc uztvara speciālista, un arī laboratoriski izmeklējumi. Tas ir mūsu rīcības plāns. Tātad pacients primāri nāk no ģimenes ārsta vai endokrinologa ar nosūtījumu, kur ir minēts viņa veselības problēma un svars. Nonāk pacienta koordinātora redzeslaukā, kas pacients tālāk tiek novirzīts pie ķirurga, kur notiek primārā izvērtēšana. Tālāk pacients tiek izmeklēts pirms operācijas gan ar anesteziologu, gan arī pārējiem iesaistītām speciālistiem. Un pēc operācijas pacients tiek novērots pilotprojektu ietvaros 6 mēnešus, bet tā mums praksē pacienti tiek novērēti jau gadus ilgāk. Kā 1., 3., 6. mēnesī tiek vizītes pie uztvara speciālista, kas kontrolē arī asins analīzes, un tas viss arī uzreiz digitāli ir fiksēts. Es ceru, ka nosūtījums būs arī elektroniskais.
Tad no inovācijas līdz idejai, tad, ko mēs sagaidām no tā visa, ka būs pacientiem ar aptaukošanos un saistītām slimībām, būs pieejama efektīva un noturīga ārstēšana ar minimālu samaksu, precizētas indikācijas bariatrijas operācija vismaz šeit Latvijā, aprēķinātas bariatrijas operācijas, tā skaitā risku izmaksas un iesaistīt speciālistu izmaksas, kā arī izstrādāts pacienta ceļš pēc diagnozes noteikšanas no pakalpojuma saņemšanas līdz rezultātam. Un noteikts svara samazinājuma diapazons saistīts slimību remisijas biežums. Kā arī tas būs pirmais solis, lai veiktu ilgākus pētījumus Latvijā par izmaksām, efektivitāti un prom. Un tas viss mūsu projekts ir sasaistīts arī ar 27. gada pamatnostādnēm par veselīgu nodzīvotu mūžu ilgumu, ko mēs ceram, ka to palielināt. Un ļaus novērst pēc pasaules datiem zināmas miršanas riskus saistībā ar kardiovaskulārām, onkoloģiskām un diabēta saslimšanām, kas samazinās kopējo slimību slogu un dzīves kvalitāti un produktivitāti pacientiem, kā arī, protams, medikamentu skaitu. Paldies! Paldies par izklāstu. Laiks jautājumu sadaļai. Ko jūs iesāksiet ar pacientiem, kur nenovājēs, un ja dēļ tā nebūs iespējams sasniegt projekta rezultātus? Tieši tāpēc projektā tiek iesaistīti ne tikai ķirurgi, bet arī uztveres speciālisti un endokrinologi, un, kā es jau minēju, ir medikamenti. Līdz ar to ir no dažādām pusēm padomāts, kā lai pacients tiešām sasniegt savu mērķi. Tas ir viens, un otrais gribu piebilst. Tāpēc ir tas projekts mērķis, lai saprastu, vai cilvēks tā operācija ir efektīva vai nav efektīva. Bet par šo operāciju arī jautā, kāda būs rīcība, ja nebūs tik daudz pacientu, kas piekritīs tam, kas būs gatavi šādai operācijai? Pagājušo gadu par maksu bija atnākuši jau 250 pacienti. Es domāju, ka bija pacientam ar šādām problēmām, kuri liela daļa Latvijā būs iespēja tikt par minimālu samaksu, par valsts kvotu, tad es domāju, ka tas nebūs problēma. Pašlaik Latvijā ir 25% pacientu ar aptaukošanu. Jautājums, cik no viņiem būs gatavi veikt šo procedūru. Un te diezgan, es teiktu, tematiski tikai dažādos veidos ir viens un tas pats jautājums. Vai tiešām bariatrija ar visām tām iespējamajām plašajām komplikācijām ir labākais variants, kā cīnīties ar aptaukošanos valstiskā līmenī par valsts līdzekļiem? Vai nevajadzētu ieguldīt valsts līdzekļus prevencijā un veselīgu dzīvesveidu popularizēšanā? Jāsaka, ka komplikācijas skaits ir samērā maz. Tas nav pareizi dati. Pēc mūsu datiem, mūsu klinikā datiem, mēs strādājam ar bariatriskiem pacientiem kopš 2017. gada, un mums komplikācijas skaits aptuveni 2,5%. Bet, ja mēs runājam tomēr, jo šī ir cīņa ar sekām. Kā jūs redzat no sākotnējām statistikām, tas sekas jau ir daudziem miljoniem cilvēku. Tas ir viens. Otram kārtām, es atvainojos par tādu salīdzinājumu, bet, kad atnāk cilvēks ar jau diabētu vai onkoloģiju, mēs ar viņu nerunājam par profilaks. Mēs ar viņu runājam par ārstēšanu. Ja? Profilakse, tas ir jau ļoti ilgstošs process, kurim bija jāieguldas jau ļoti sen. Diemžēl kādam ir jācīnās arī ar sekām. Jo savādāk, kā redzat, mūsu populācijā cilvēku skaits un dzimumu ilgus samazinās. Par šo mirstību tad arī kāds jautā, kāda ir mirstība Latvijā tieši no aptaukošanās, vai tiešām tā ir lielāka kā mirstība no onkoloģijas vai sirds slimībām? Kā jau redzēja, aptaukošanās nes sevī gan sirdslimības, gan cukura diabētu, gan arī onkoloģiju. Un, principā, viss tā miršana ir kopskaitā uz tā rēķina. Kāds ir lasījis konkursu pamatnoteikumus un uzdod šādu jautājumu. Kur būtu šeit prevencija vai inovācija, kas ir konkursu pamatnoteikumos? Jau gatavs pakalpojums šis ir, vai tomēr šis jautātais kļūdās? Vai jūs piedāvājat kaut ko jaunu vai esošo vienkārši par valsts līdzekļiem? Kā jau minēju, mēs strādājam ar bariatriskiem pacientiem kopš 2017. gada AIV klinika. Un tas pakalpojums ir atstrādāts un viņš ir pieejams, bet, diemžēl, pa maksu. Jāsaka, ka mūsu kaimiņu valstiem
Igaunijā šo procedūru un procesu apmaksā valsts pilnīgi. Lietuva apmaksā operāciju un neapmaksā tikai instrumentu komplektu, bet priekš mūsu iedzīvotājiem, Latvijas iedzīvotājiem, tas nav pieejams vispār valsts līmenī. Diemžēl. Un par inovācijas vēl piebildīšu to, ko es jau minēju, ka apmaksa tiek veikta, ja tiek sasniegts mērķis, vērtībās balstītas veselības aprūpe. Tad, ja pacients sasniedz noteiktu laikā noteiktu svara samazinājumu, tad tiek veikta apmaksa. Vai Latvijā ir bariatriskais reģistrs? Vai ir zināmi pacienti un reģistrēti vienvieta? Latvijā kā tāds reģistrs, kur sekotu līdzi pacientam nav, bet, paldies par jautājumu, mēs sadarbojamies ar Rīgas Stradiņu universitāti. Mums uz RedCap platformas visi mūsu pacienti tiek digitalizēti no iestāšanas, un turpmāk katrus 3 mēnešus viņi sūta mums savus datus, gan, kad viņi atnāk, gan arī no mājām, kā viņam iet ar veselību, kāds viņam svars un kādas ir sūdzības. Un tas viss mums digitāla platforma uz RSU serveriem uz pētījumu tiek glabāts. Tam turpinu lasīt jautājumus. Latvijā bariatrija tiek uzskatīta par pēdējo ārstniecības punktu aptaukošanās ārstēšanai. Vai plānot sadarbību ar Latvijas endokrinologiem, kurā brīdī, lai viņi saprot, kad sūtīt pacientu uz operāciju? Tad te ir laikam 2 daļas, tas tiešām tiek uzskatīts par pēdējo punktu. Un kurā brīdī... Noteikti, jebkura ķirurģisko iekšana, tas ir pēdējais, kas varētu piedāvāt pacientam. Parasti mūsu pacients jau ilgstoši izmēģināja visas iespējamas. Viņš mēģināja zaudēt ar diētām, mēģināja ar fiziskām nodarbībām, bet viņš redz, ka tas svars nav kontrolējams, un tad viņš nonāk pie mums. Ja mēs runājam par endokrinologiem, jā, pēdējā laikā tik tiešām parādījās tāda tendence, kad sūta endokrinologi pa mums pacientus, kad viņi var redz, ka tas cukura līmenis nav kontrolējams. Piemēram, ja pacients daudz lieto insulīnu, un tad viņi arī nonāk pie mums. Tāda sadarbība mums notiek. Kā praktiski plānots projekta laikā izstrādāt visu dokumentāciju, veikt X operāciju, novērot pacientus pēc operācijas un veikt adekvātus secinājumus? Kā būs iespējams novērtēt rezultātus pilotu projekta laikā? Tad, kā es jau minēju, mums jau ir izstrādāta, ko mēs pielietojam digitālais reģistrs, kas uz mūsu pacientiem attiecās, kur tiek fiksēti viņa svars, kā arī blakus saistītas problēmas, kā viņas tiek atrisinātas. Un atnākot uz to 6. mēnesi, piemēram, vai pēc gada, jau būs plašāk izvērtēts, vai pacients joprojām lieto medikamentus, vai pacientam tiek paņemts analīzes, kāds ir glikozes, glikalizēta hemoglobīna līmenis, kāds ir holesterīna līmenis un tā tālāk. Tad tas būs kvantitīvi izmērāmas lietas. Svars galvenais. Un pats galvenais sākotnējais svars, jā. Un pēc tam statistiski tika apstrādāts. Un tad kāds arī mēģina saprast tā precīzāk, kā tad sekosiet līdz pacientam. Jūs interesē tikai šis svars pēc pusgada, vai tur ir tomēr nepieciešama lielāka sekošana līdz pašam pacientam? Mēs plānojam turpināt izstrādāt jau schēmu. Pacients nāk pie mums pēc operācijas, pēc 1, 3, 6, 12 mēnešu pēc operācijas. Viņi kontrolē dietologs, dietologs arī kontrolē asins analīzes. Tas viss ir atstrādāts, un mēs vienkārši Katra ierašana tiek fiksēta. Labi. Mūsu laiks ir noslēdzies, 15 minūtes ir pagājušas. Paldies visiem, kas raksta jautājumus. Pastīsimies, ko saka mūsu luksofors. Paldies, ka nostājāties. Es jau biju aizmirsts. Labi, 28, 29. Nu, redz, te tā pilnīgi sadalījāt uz pusēm. Tā vidējā daļa mums ir tāda ļoti mazākumā labi vai slikti. Jā, būs ko padiskutēt šajā pauzē.